Labdien! Šodien Ziegsteles sarunu biedrs ir Suverēnās varas apvienības Jaunlatviešu saraksta līderis Gulbenes novada vēlēšanām Aivars Osis. Labdien! Labdien! Jūs esat jauns spēks, kas pretendē uz Gulbenes novada domes deputātu krēsliem. Kas bija tas, kas jūs pašu motivēja iet politikā un pievienoties tieši šim politiskajam spēkam? Es domāju, ka tas notiecošais ir visas situācijas, kas vienkārši valstī ir, visādas krīzes, visādi strīdīgi jautājumi. Un Jūlija Stepaņonka es iepazinu vēl pirms bija Saeimas vēlēšanas, un visu šo laiku arī saistībā gan ar Covidiem, gan ar visādām Stambulas konvencijām, tagad ar vēja parkiem. Viņi ir cilvēki, kas pauž savu viedokli ļoti tā stingri, un vismaz tajā, ko es esmu redzējis, ko viņi saka, viņi arī dara. Pa saviem principiem pastāv, ja, un cīnās, un arī savus solījumus pilda. Jūs savā programmā uzsverat, ka jūsu sarakstā ir apvienoti spēki, kas piedāvā labākos kandidātus Gulbenes novadā. Tie ir tādi skaļi vārdi, pēc kā jūs to izvērtējāt, un vai tiešām jūs sarakstam ir tāda jauda, vai jums pietiek spēka, pietiek zināšana, jūs esat par to tā izvērtējuši? Man jau tad jautājums ir visiem tiem cilvēkiem, kas ies balsot un kas ir agrāk balsojuši, ja, jo to profesionāļu, to zinošo ar izglītībām ir, to jau ir daudz politikā, viņi ir. Bet man liekas, kas tieši pats svarīgākais mūsdienās, ja, ir tieši godaprāts. Un ja viss būtu ļoti labi un tie politiķi, tie, kas ir daudz ko solījuši, tad jau nebūtu valstī tādi parādi, nebūtu tādi kredīti, nebūtu tādā vislīmenī, kad no valsts brauc projām. Ja, un daudz cilvēku prom. Nevis šeit paliek, brauc, saka, es gribu atgriezties Latvijā, mīļā Latvijā, šeit viss ir labi. Un tāpēc kādam ir ar citādu attieksmi jāsāk pie tā strādāt. Tad jūs domājat, ka jums ir tieši tas jūsu spēks, ir kaut kā tāda citāda attieksme, tā jūs to teikt? Jā. Kā jūs arī teicāt, kad jauns spēks, mēs politikā jauns spēks esmu. Es domāju, ka ir vienkārši attieksmes jautājums. Un jā, šeit mēs esam partijā, neesam daudzi, bet kopskatā, jā, suverēnā vara, jaunlatvieši, es domāju, te ir runa par principiem, ar kādiem mēs gribam atnākt. Jā. Un es ceru, ka jau, teiksim, tas atbalsts, kas arī ir tieši no Jūlijas un no pārējiem partijas biedriem Rīgā, es domāju, ka tas mērķis būs arī iet tālāk uz Saimu, lai arī kaut kādas lietas varētu mainīt likumdošanā. Jūs esat arī partijā, jūs esat Suverēnā varā, arī partijas biedri arī. Jūs pats arī esat partijas biedris, ja? Un jums ir nodaļa šeit, un nodaļā ir cik to cilvēku? Nodaļa patreiz vēl nav tāda oficiāli izveidota. Jā. Ir, varētu teikt, tā domu biedru grupa. Principā tāda domu biedru grupa sākās tad, kad valstī bija tieši šis Covida laiks, ja, kad bija piespiedu vakcinācija, kad tā nebija brīvprātīga, ja, tāpēc, ka daudzās lietās tādēļ cilvēks nepiekrita, ja, viņam varēja darbiņu uzteikt un pārējās lietas notikās. Ja. Tad tieši šī domu biedru grupa izveidojās un tālāk, vārdu sakot, no šīs grupas arī mēs kā partijas biedri esam vienojušies. Bet kā tad varēja atrisināt šo pandēmijas krīzi? Kā tad viņi varēja atrisināt? Ja jūs sakat, ka nevajadzēja, kā tad viņi varēja vispār atrisināt, jūsuprāt? Tagad jau mēs ar atpakaļējušo datumu mēs jau dzirdam, kad ir pētījumi, ka ne tās maskas tik ļoti ir palīdzējušas, jā, un es zinu, ka daudzās citās valstīs nebija, teiksim, tas tik ļoti uzspiesti. Tur bija vairāk informatīvi skaidros cilvēkiem, nebija kaut tā un tikai divi varianti. Tā, ko mēs piedāvājam, un jā, tas viss bija jauns, neviens īsti nezināja, kā tādā situācijā rīkoties. Tas arī ir fakts, jā, neviens īsti nezināja.
Labi, pievērsīsimies varbūt arī jūsu programmai. Jūsu programmā ir teikts vienota izpratne par saliedētu sabiedrību, kura draudzīgi pastāv Latvijā dzīvojošās tautas. Tad jūsuprāt, tomēr ir kaut kāda zināmā mērā diskriminācija tāda mūsu valstī? Gribētu pajautāt, kā jūs domājat? Es domāju, tāda diskriminācijas nav. Manuprāt, nav tādas diskriminācijas. Tagad sociālos arvien populārāks kļuvis tāds video, kur puisīši divi cīnās, ja, un mamma saka dēļ viņam sit viņu, viņš ir krievs sit viņu. Ja. Tad ir kaut kādas, ir dažādas platformas, kurās tiek tauta kūdīta pret tautu, ja, un ir negācijas, ja, tādā veidā. Sociālajiem tīkliem jau vispār ir tā. Tā mēs tur viss kaut kas notiek. Mēs nevaram īsti teikt, ka mums tāda ir vai mūsu valstī tāda nostāja ir. Mēs nevaram īsti teikt, ka mēs tiešām esam par tām vērtībām, lai visi cilvēki varētu pastāvēt līdzās. Ja? Tā, manuprāt, ja, man šķiet tā. Jums nešķiet tā, ja jūs domājat, ka tomēr ir tā diskriminācija. Vakar vienu pildīju aptauju, ja? Un tur tāda āķīga jautājuma. Viens no tiem, laikam, bija, ja Anna Saksa bijusi tur komjaunietē, ja? Vai vajag pārdēvēt viņas ielā nosaukt to tur, ielu vajag pārdēvēt vai nevajag, ja viņa bijusi komjauniete. Ja? Tad tāds āķīgs jautājums par kaut kādu ideoloģiju kādreiz kaut kad, ja, un tagad, Puškina ielu vajag pārdēvēt vai nevajag, es uz viņas piedzims un naudas, ja. Tad, tas, ka viņš ir krievu teiksim, dzejnieks, ja, tad slikts viņš pie tā, tad iela slikta, viņu vajag pārdēvēt vai ne, un tādi jautājumi, viņi, es domāju, daudz jautājums tieši sabiedrībā rada, ja, jo mēs esam, plecu pie pleca ar daudziem krieviem, čigāniem, tatāriem, šeit poļiem augušie, un agrāk tā nebija problēma, kamēr tas netika lielā mērā arī kultivēts. Bet vai es nesākās tieši no Krievijas iebrukuma Ukrainā? Es domāju, ka jā, teiksim, tauta pret tauta jau vienmēr bijuši kaut kādas tur, citreiz, jaunībā, bērnībā varētu teikt, jā, mācījos jauktā skolā, krievu latviešu, jā. Un, protams, arī tur bija savu cīniņa citreiz, jā, bet kā tas ir dotajā momentā sāsinājās, labi tas nav. Jūs te pieminējāt Saksi, tā kā es saprotu, ka jūs arī rakstāt savā programmā sakopt, atjaunot un paglābt no iznīcības vēstures pieminekļus, vēsturiskas ēkas, kapsētas un piemiņas vietas, jūs domājat to Sakses piemiņu, vai jūs runājat vispār vēl par kaut ko citu savā programmā? Es domāju, vispārīgi jāpievērš uzmanību. Tagad muzeja nakts, kad bija, paldies par uzaicinājumu tieši arī mācītājiem Ilgaram Matīsam, jo viņš manas grupiņas koncertu norganizēja, lai būtu Jaungulbenes baznīcā, kas principā ir tāda tā kā kapliča gandrīz vai neliela kaut kad bijusi. Ja? Bet principā ļoti skaista baznīca un ļoti žēl, kad viņa nav tik ļoti iecienīta cilvēkiem, kur nākt un lūgt Dievu. Principā. Tā jūs tieši domājat tā kā šādas ēkas, ja? Tieši tā, par to jūs esat domājuši. Labi, man gribētos tomēr par to Saksi paprasīt, jo tā lieta nav tik vienkārša, viņai tomēr nav tikai tas, ka viņa ir bijusi komjaunatnē, jo vēsturnieki tiešām tur ir pētījuši un tā ir bijusi tā kā nevar jau īsti arī apgalvot, kad mēs te tagad vajājam cilvēkus, tāpēc, ka viņi bija komjaunieši. Ja? Tā tas nav. Ir arī tie Saksas gadījumā, tie ir daudz nozīmīgāki. Nodevība pret Latvijas tautu daudz nozīmīgāk. Mēs esam arī par to daudz rakstījuši arī savā avīzē. Protams, tas ir, es nezinu, kā jūs to vērtējat. Es pieminēju to tāpēc, ka tas bija jautājums tieši tajā aptaujas, bet par konkrētajā situāciju es domāju, vairāk būtu kādu literātu droši vien iepadiskutēt par to, kuram tā tēma daudz tuvāk, un vēsturnieku. Labi, turpināsim tālāk arī ar jūsu programmu.
Jūs rakstiet, ka steidzami jānodrošina pašvaldības tēriņu caurspīdīgums savā programmā, veicot tur auditus, un jūs tātad, acīm redzot, jums ir tādas šaubas, ka tas caurspīdīgums pašvaldībā tomēr nav. Jā. Un kas tieši jums liek par to domāt? Projektu tāmes, algu izmaksas. Personāla alga izmaksas, jūs domājat, vai? Es domāju, vispār, cik liels budžets aiziet dažādās struktūrās, jā, un projektos, jā, viņš nav redzams. Jā, tā kā kaut vai te pat pieminot to pašu bērnu skolu, ja es domāju, tur daudz lietas, ja mēs redzētu, jā, būtu, es domāju, tautai būtu daudz vairāk jautājumu, īpaši tiem visiem politiķiem, kas ir tagad vēl pie deputātiem, vēl pie varas mums tā sakot. Man pat gribētos jautāt, varbūt pat dzirksteli varētu atsevišķu kaut kādu uzmanību pievērst tam, cik lielas kredīta saistības ir pagastu novadam vispār, ja? Cik daudz mēs esam parādā kādam. Jā, mēs esam rakstījuši vispār par to, esam rakstījuši, jā. Jūs arī gribat optimizēt pašvaldības darbinieku skaitu, jums ir tāds plāns, kā tieši to darīt, jo ir skaidrs, ka ir arī daudz tādu funkciju, kas ir neredzamas tie sabiedrībai, bet kas ir tomēr jādara pašvaldībai. Cik tas ir jums cik jūs tālu esat tikuši šajā jautājumā? Patreiz nav vienkārši pārskata, nav tādas pielaides, lai par to varētu reāli daudz spriest. Jā. Protams, ir iespējas, gan ir valsts kontrola un dažādā veidā to piesaistīt klāt, lai tā jautājums risinātu. Jā, pārbaudas jau tāpat pašvaldībā arī notiek, arī no valsts kontrolas. Labi, kā jūs redzat kopumā novada un katra pagasta stiprināšanu no jūsu saraksta puses, jo tās naudas ir tik, cik ir, un mēs esam tādā tagad, kad viss ir jādod drošībai, un, protams, tās naudas nav, kā to attīstību vispār, kā Gulbenes novadā var līdzsvarot attīstību, nodrošināt. Suverēnai varai ir šis projektiņš, jā, kas jau arī programmā, kad valsts katrā pagalmā. Jā. Valsts tavā sētā. Jā, valsts tavā sētā. Tieši vienā šajā arī aģitācijas teltī, pavisam nesen arī Jūlija ar komandu viņi nodemonstrēja, kā tas ir, kad ir gan internets, ir dators, ir iespēja elektroniski parakstīties, ja, kur var aizbraukt pie cilvēkiem, kaut kur tālākos novados, ja, un palīdzēt daudz juridisks jautājums atrisināt uz vietas, ja, jo tā kā bibliotēkas arī laikam slēdzās daudzas ciet, ja, un samazinās. Ja, bibliotēkas paliks mūsu novadā. Jā, paldies Dievam. Bet ar to pašu elektronisko parakstu, ja, kur tas pensionārs viņu organizēs vai dabūs, vai, tā ir sarežģīta lieta, ja, un ir iespēja vienkārši norganizēt. Protams, tas ir transports, tā ir komanda, ja, tas ir kaut kāda plānošana rīcības, ja, bet ir iespēja būt tuvāk iedzīvotājiem. Tieši jūs domājat, katrā mājā faktiski iebraukt, tā jūs to domājat? Ja? Vispirms apzinot, kāda tā sfēra ir, cik daudz cilvēkiem tas ir vajadzīgs. Ja. Man bija viens brīdis, kad es pastrādāju kā kolektīva vadītājs un pat arī tie paši kaut kādi transporta izdevumi, ja vajag nevar vienkārši parakstīt, vai vajag elektronisko parakstu. Ja, tad, un daudziem, es domāju, veciem cilvēkiem vispār tās ir svešas lietas, internets un vēl ir pogu telefons labi. Bet es domāju tieši vairāk par to novada un pagastu stiprināšanu, tieši tādu kā kaut kādu attīstību, tā kā uz attīstību virzītu, ja, jo mēs jau redzam, ka pilsētā jau mums tomēr tā kā ir vairāk tā kā attīstās, un tie pagasti viņi paliek tikai tādi tukšāki un tukšāki. Es tieši domāju, kā jūs to redzat, kā to var izdarīt, vai to vispār nevar izdarīt, un tas nav reāli. Ja ir cilvēks, ir attīstība. Ja cilvēki nebrauks prom, bet atgriezīsies, tad var arī zemes ir daudz mums jau Gulbenes novadā, mājas ir daudzas tukšas, ja, un lai cilvēks šeit gribētu dzīvot, ja, tad viņam jārada vidi. Tad viens ir kaut kādi nodokļu slogi, lai būtu mazāki.
lai radītu kaut kādu iespēju cilvēkiem remigrēt, ja braukt atpakaļ, jā, nopirkt mājas. Es esmu pats bijušais rīznieks. Es labāk dzīvoju Gulbenē ar lielāku prieku, nevis kaut kur vēl uz Rīgu, man vairs nedabūs atpakaļ. Man šeit patīk, iemīlējies esmu pilsētu. Un, lai cilvēki brauktu pagastos, strādātu, viņiem jārada apstākļus. Ja viņiem, teiksim, nebūs nekur bērnu aizvest uz skolu, ja vajadzēs kaut kur viņu tālu projām, vai bērnu dārza nebūs, viņš negribēs tādu vidi, kurā viņam nav šīs infrastruktūras. Bet laukos jau tieši tas arī notiek pagastos faktiski. Tas jau ir noticis, jā, vairs nav skolu un tā tālāk. Jūs rakstat tur, ka varētu palielināt atbalstu ģimenēm. Jūs domājat tieši, ka pašvaldība atbalsta ģimenēm un bērniem, ja nodrošināt lielāku, ja? Ieskaitot arī brīvpusdienas, tas ir. Ieskaitot brīvpusdienas, jā. Bet cik liels pabalsts tad vispār būtu nepieciešams, lai to cilvēku te atvilinātu? Tas vārds atvilināt negluži patīk. Ja? Jā. Es piekrītu, jā. Lai viņi nāktu šajien. Jā. Jā, atvilinātu. Es domāju, ja mēs spēsim parādīt ar savu darbību, pirmkārt, kad mēs te mīlam un mums te patīk būt, un tādā veidā to reklamēt vārds arī gluži nebūtu pareizais, jā, bet parādīt, ka šeit var dažādas attīstības iespējas, gan biznesa, gan saimniecības. Ja? Vajadzīgi vienkārši pretīm nākšana tautai. Jūs arī rakstat savā programmā, kad vajag aktivizēt to sadarbību ar valsts institūcijām un valsts ārējām ekonomiskām pārstāvniecībām, lai palielinātu novada preču un pakalpojumu eksportu. Kā tas īsti ir domāts, par kādām ārējām ekonomiskām pārstāvniecībām tur iet runa? Nodokļus mēs varam, kā saka, gūt tad, ja mēs vislabāk tirgojamies kaut kur uz āru. Ja, tad. Jā, bet uz kurien tieši jūs domājat, kādu jūs tirgu jūs domājat? Mazi, man liekas, ir Gulbenē mazi tādi uzņēmumi, ja, kas uz eksportu aiziet, ja, kaut kādas preces. Ja. Kaut kad es tā ceru, arī tas karš beigsies, jā, jo es domāju, ļoti liela sadarbība bija ar Krieviju, ja, un Baltkrieviju, ja, un celtniecības jomā to, kad no Baltkrievijas nav kaut ko elementāru durvis, ja, tas uzreiz ļoti visu sadārdzināja, un vispār, es domāju, daudz biznesa iespējas vienkārši viņas aizgāja uz grunti, dēļ tā, ka nav šīs ekonomiskās saiknes ir sarautas, ja, un Bet jūs tiešām ticat, ka kaut kad ir iespējama normāla sadarbība ar Krieviju un Baltkrieviju? Mēs esam dzīvojuši taču ne jau gadu desmitus, bet gadu simtus blakām. Jā, bet mēs esam arī okupācijā dzīvojuši. Jā, bet vai mēs to vairs vēlamies? Es domāju, ka diplomātijai viņai ir jābūt. Un kaut kad es ceru, ka sakārtosies tās attiecības tādā veidā, lai cilvēki varētu sadarboties. Tad man arī uzreiz ir jājautā par civilo aizsardzību, jo mēs zinām, ka mums diemžēl neveicas, te mums nav ne patvērtņu, ne arī faktiski tā īsti mums nav iespēja cilvēks vispār aizsargāt, ja vispār šāds militārs apdraudējums no Krievijas puses notiek. Kā jūsu saraksts, kā uzskata, ko mums šeit vajadzētu darīt? Vai nevajadzētu darīt neko? Ja runājam par kaut kādiem uzlidojumiem vai bombardēšanām, ja, un kad daži saka, ka vajag kaut kādus patversmes būvēt, tagad jautājums jau, cik sekundēs atlidos raķeti? Neviens nepaspēs neaizskriet, ne kaut kur paslēpties, tas labākā gadījumā pārmest krustu un pateikt āmen, ja, tas ir dažas sekundes, ja. Bet kā ideja varētu būt Izraēlai tāda pieredze, ka ir šelteri. Tādas tā kā pieturas betonu, kur cilvēks, ja kaut kas sprākst un stikli lido, kur var ieskriet iekšā un paslēpties, ja būtu no tieši savainojumi. Ja. Redzot, kā tagad nākotnes prospektā tur, cik ātri diezgan ātri uzbūvēts, ja tas betona tāds, kas tur virs starta, ja tāds betona veidojums, ja tur, kur ir tā trasītie bērniem. Es domāju, tādus šelterus sataisīt pilsētā kaut kur,
tas varbūt būtu risinājums. Ja? Vismaz tādos masīvos, kur cilvēki daudz teiksim, staigā, ja, un kur vajadzētu ātri paslēpties. Gribēju minēt to, ka civila aizsardzība ietilpst ne tikai teiksim, kara draudi, ja, bet arī kaut vai tas pats, kad Spānijā tur bijis elektrības pārāvums, ja, un viss ir tumšs, ja elektrības nav, un cilvēki nezina, ko darīt. Tagad, ja. Arī tas ir civila aizsardzības jautājums, lai arī tādos gadījumos cilvēki būtu informēti. Protams. Te ir arī pie cilvēkiem jādod informāciju, kā dažādās situācijās rīkoties. Jums liekas, ka nav faktiski tās informācijas no pašvaldības puses, es domāju. Kaut kad nesen es saprotu, kad bija kultūras namā kaut kāda tur kaut kāds seminārs, ko darīt krīzes gadījumā, ja nu kas sākās. Ja? Bet es saprotu, ka daudz cilvēku maz nebija informēti par to. Tātad tas nav pietiekoši daudz tādas informācijas. Es esmu audzis laikā, kad bija militāra apmācība skolā, ja, un kaut kādi pamati arī zināšanas tika ielikt iekšā, ja, bet mūsu jaunatnē, man liekas, diezgan pamaz tā ir visa. Vai jūs pats esat gatavs vadīt novadu? Es domāju, ka man tās pieredzes tomēr drusku pamaz, lai varētu saprast, ja, ko tajā, negribas tā nevienu aizvainot tevi pateikt, ko tajā dīķī darīt, ja. Bet, jā. Es labprāt no daudziem pamācītos. Skaidrs. Vēl es gribēju arī pajautāt, vai jūs sarakstā ir arī kāds krimināls sodītas personas? Es domāju, cilvēkam varbūt kādi jaunības grēciņi bijuši, bet lai kaut kas nebūtu dzēsts vai kaut kā tam līdzīgs nav. Bet vai jūs vispār pievēršat, veidojot savu sarakstu tādiem reputācijas jautājumiem, arī jūs par to runājāt, iztirzājāt, veidojot sarakstu? Protams, jā. Un kādi jums tur bija kaut kādi kritēriji? Cilvēki, kuram pirmkārt es varu ticēt, uzticēties. Uzticēties tādā ziņā, kā personībai, kā personībai. Tas ir galvenais, es domāju. Jā, man vēl tomēr gribas vēlreiz jums pajautāt, jo man liekas šis ļoti bīstami atjaunot tirzniecību ar Krieviju vai Baltkrieviju. Tas ir tā kā idealizēšana, jo nekad mēs nevaram zināt par šīm valstīm pilnīgi neko. Pilnīgi neko, ko viņas darīs, un prognozēt mēs pilnīgi neko nevaram. Man liekas, ka nevajadzētu jaukt divus jautājumus - ekonomiku un politiku. Jā, tāpēc, ka politiskie jautājumi runa jau ir par resursiem, kādi ir tajā valstī, ražotnes, tātad tirgus, kur kaut ko mēs varam pārdot. No tā, ka, teiksim, Latvijas šprots varbūt vairāk neiet kaut kur uz Krieviju projām, mēs tagad vinējuši varbūt kaut ko esam, es domāju, ka nē. Bet tas jau īsti arī neko nelīdz, ka tu tur gribi mierīgi līdzās pastāvēšanu, jo tu nekad nevari prognozēt šo, ko šī vara darīs. Nekad tu nevari prognozēt to. Varbūt tie tirgi ir vienkārši, kā jau viss notiek, tāda pārorientēšanās. Ja tā spriež, tad jautājums, ja ķīnieši nāks iekšā, ko mēs varam, tagad visi ķīnieši preces, viss, kā sakam, izkastē iekšā, tagad viņas ir sliktās. Nebūs ne telefoni, nekā. Labi, tad laikam pēdējais jautājums. Kāpēc tad balso tieši par jūsu sarakstu? Viena no tēzēm, kas ir suverēnai varai, tad tas ir Satversmes 2. punkts, kad vara pieder tautai. Un principā, es domāju, šis jautājums, kad daudzi tagad skaisti sola, mēs esam profesionāļi, paskatoties uz budžeta parādiem, gribās pateikt tiem profesionāļiem, kad drīzāk profesionāli tautas resursu finanšu izniekotāji, ne 100%, bet lielā mērā daudzas lietas ir, viņas vienkārši jāpārskata arī tieši finansiālā jautājumā. Solīt sola, bet nedara kā vienā dziesmiņā. Ja? Suverēnai varai ir principi. Un es domāju, tas galvenais, ja pat arī patreizējā cīņa par tiem pašiem vēja ģeneratoriem, kādam tas ir labs biznesa projekts,
bet ir pierādījies, ka tas ir kaitīgs mūsu valstī. Tad kāds par viņam cīnīsies vai kāds necīnīsies. Mēs cīnīsimies. Un es domāju, arī pārējos jautājumos tāda pat attieksme būs. Nu, bet tā ir jau arī alternatīva zaļā enerģija, ja? Lai mēs arī būtu neatkarīgāki. Nu, cik tā informācija ir, to, ko varētu dot mūsu hesi, nu, un visas šīs koģenerācijas, man liekas, to pietikt. Jā. Drīzāk tad jau jautājums, kāpēc mums tās Nordpūle vajadzīgs, jā, kas sadārdzina mums visu elektrību. Un tie visi tā vēja ģeneratori, viņi gan dara kaitējumu valstī, zemē, dzīvniekiem, un pēc tam, kur viņus pēc tam tālāk liks. Ja? Tur daudz strīdīgi jautājumi, kāpēc viņi vispār ir vajadzīgi šeit. Paldies jums par sarunu! Paldies!